Visiem labdien! Ātri parādīšu, jums būs tāds īsts informatīvs video, produkti, varbūt ar kuriem sākt, ja gadījumā jūs vēlaties pievienoties Atmī, bet nezināt, ar ko sākt. Jo mūsu Korejas veikalā preču klāsts ir ļoti pat tāds, teiksim, iespaidīgs. Noteikti pirmais produkts, ar kur es ieteiktu sākt visiem jauniņiem, kuri vēl tikai domā, tas ir mūsu fantastiskais Evening Care sets. Kā jūs redzat, šeit ir 4 attīrīšanas līdzekļi, deep cleansers, foam cleansers, peel-off maska un peeling gels. Fantastiski ideāls līdzeklis sejas attīrīšanai. Pēc peelinga seja vispār paliek super puper. Nākamais produkts ir peelinga pači, acu pači, tādi viņi izskatās. Viens no maniem, kā man patīk pēdējā laikā teikt, top produktiņiem. Nākamais ir peelinga padiņi. Parādīšu ātri, kā viņi izskatās. Viena pusīte viņiem ir tāda kā raupjāka, otra pusīte ir tāda kā viendabīgāka. Sākumā notīram seju ar to raupjāko pusīti, pēc tam ar gludāko, un pēc tam šo pašu manipulāciju, pa cik padiņš vēl paliek mitrs ar to sarumu, kas iekšā, to pašu manipulāciju izdaram ar mūsu rociņām. Iepakojumā ir 40 padiņi, pietiks ilgam laikam, lietojam vienreiz nedēļā. Nākamais produkts, protams, Atmī zubu pastas. Komplektā viņas ir 5, ideāli. Pietiks ilgam laikam. Nākamais produktiņš ir birstītes. Nezinu, kāpēc, man tad gan visas zilas. Komplektiņā viņas ir 8. Atvainojos par troksni. Nākamais produkts, kas man ļoti patīk, viņš gan vairāk ir tā kā vasarai, bet es viņu lietoju arī ziemā, jebkurā gada laikā. Akvakremiņš, viņš ir fantastiski labs manai sausai jādai, viņš ir vienkārši uguns. Vēl viens ideāls produkts priekš manis, tas ir Atmī krēma mist. Es vasarā bez viņa vienkārši nevarēju dzīvot. Goda vārds, tad, kad bija karsts, es bez viņa nevarēju dzīvot. Mazais BB kremiņš. Ļoti labs. Tā, no uzturbagātinātājiem, jo šobrīd, jā, man ir tikai vienīga spirulīna palikusi. To es arī tagad intensīvi lietoju. Spirulīna vispār ir unikāla mikroaļģa, satur omega-3, omega-6, visbagātākais beta-karotīna avots, bagāta ar B-grupas vitamīniem, kas ir nepieciešami mūsu nervu sistēmas stiprināšanai, kas šobrīd, man liekas, pat ir vairāk nekā aktuāli mūsu trakajā pasaulē. Un viens no pašiem pēdējiem maniem favorītiem visnotaļ, tās ir Atmī pulvers plāksnēs. Es nevarēju beigt mazgāt veļu ar viņu. Un tagad es, protams, nevarēšu attaisīt to paku vaļā. Aha, tā. Tā viņš izskatās. Ja viņam arī ir smarža, tad es viņu praktiski nejūtu. Tā viņš izskatās. Šeit mēs varam nolocīt un pārplēst uz pusēm. Šeit ir, tūlīt pateikšu, 30 plāksnes, pietiek 60 mazgāšanas reizēm. Ja mazgājam veļu, 3 kg apmēram. Ja mazgājam vairāk, tad liekam veselu plāksni. Nezinu kā jūs, bet es pirms likt veļu mazgāt viņu nekad nesvaru. Es pielieku veļas mašīnu un ieliku to pusīti, izmazgājās ideāli, viss mīksts, viss svaigs. Un galvenais, ka nav tās nepatīkamā tā aromāta, dažreiz ir tāda veļas pulvertu izmazgāto veļu, un pēc tam viss istaba nesmuki smaržo, teiksim tā. Lūk, tas bija tāds neliels ieskats, ja gadījumā jums ir vēlēšanās kaut ko iegādāties, bet jūs vēl nezināt ko, tad es jums tā ātri parādīju produktus, kas ļoti patīk man, un vienu no pirmajiem, kurus es nopirku, izņemot veļas pulveri. Spirulīna, starp citu, bija viena no pirmajām. Tālūk. Tā kā visiem liels paldies par uzmanību un tā. Un jā, ja vēlaties reģistrēties un negribat to darīt pats, jūs varat droši rakstīt man WhatsAppā, bet ja jūs to vēlaties darīt pats, virs video būs reģistrācijas links.
Visiem paldies un tā!